Es domāju, ka pēc 20 gadiem pavisam noteikti nevienam nebūs mašīnas, un varbūt katram pat būs sava lidmašīna. Katram cilvēkam viena lidmašīna tieši. Un tāpēc es domāju, ka es varētu iet mācīties par stjuārdu, un tad es varētu arī braukāt apkārt visu kaut kur un uz Maskavu. Es esmu nolēmis, ka es pēc vidusskolas visticamāk stāšos Politehniskā institūtā, mācīšos par inženieri un man interesē autobūve un automašīnas un strādāšu servisā tāpatās kā mans tēvs un mans vectēvs arī tāpatās gribēja. Tad, ja lūk izrādītos, ka es šitajā te priekšpensijas un pēcpensijas vecumā vēl būtu kaut kam, kas būtu cilvēciska būtne vajadzīgs. Tas būtu kaivs.